Esiet sveicināti laikapziņā. Atrodos pie digitālā termometra, kurš šeit uzstādīts vien pirms 2 mēnešiem. No tā mēs cepam olas pie pasaulē augstākā termometra. Viņš ir gandrīz 30 metrus augsts. Tagad viņš rāda, kā ārā ir 57 grādi pēc Fahrenheita. Mums te mašīna sāk kaut kāds, kas tur laužās iekšā. Solītais atpūsnis jau otro reizi neatnāk. Pirmā reize bija janvāra viducī. Otrā reize tieši šajās dienās. Kur tad atpūsnis palika? Lietuvas centrālajā daļā, Polijā, kur līst lietus šajā pašā mirklī, kad es runāju. Un arī Latgalē šī diennakts būs siltākā vieta Latvijā, kur vietums gaisa temperatūra pakāpsies līdz +1 grādiem. Taču Kurzemē sals saglabāsies. Ja mēs paskatāmies ziemeļu puslodi, tad varam redzēt, ka globālā sasilšana iet uzvaras gājienā. Cik daudz silto toņu, taču Latvija joprojām noturās tajā augstajā daļā un arī turpmākajās dienās kļūs atkal augstāks. Pēc tam, kad pāries putenis, svētdien, pirmdien atkal sals pamatīgs. Valsts austrumos atkal pietuviesies gaisa temperatūra -30 grādiem, tepat Liepājas apkārtnē atkal -20. Jo, kā redzēt, šeit termometru uzstādītāji domājuši, ka Liepājā nebūs augstāks par -20, bet šajā ziemā vien jau Pērkonas meteostacijā gaisa temperatūra bija pazeminājusies līdz -25 grādiem, un šis termometrs netika galā ar to temperatūru. Šeit ir pilsētas siltumsala, tāpēc šeit bija apmēram -20. Un arī par maksimālo temperatūras var pakritizēt. +30. Izbeidziet. Liepājā gaisa temperatūra var pakāpties pat līdz +35. Tātad šeit Autori bijuši pārāk pieticīgi.